Kā izmainīt dzīvi? Šo jautājumu mēs katrs sev uzdodam regulāri. Un tas ir ļoti normāli, ka šo jautājumu mēs uzdodam, un ir svarīgi viņu uzdot. Būtībā jau starp tevi un to dzīvi, ko tu gribi dzīvot, ir tikai viens šķērslis. Tā ir tava domāšana. Nekas cits jau tur vairāk nav. Tev ir mērķi, vēlmes, projekti, sapņi, bet tu nezini, kā tos sasniegt, kā pie viņiem nonākt. Tu jūti, ka tas viss tavs enerģijas potenciāls aiziet kaut kur nebūtībā, netiek izmantots vai tiek izšķērdēts, izsaimniekots. Un jo tu vairāk domā par to savu mērķi, reizēm tev uzrodās, tas taču nav iespējams, tas nekad nebūs. Jo tu vairāk šādi domā, jo patiešām tas neiespējamāks kļūst, tas ir ļoti loģiski. Patiesībā jau savu dzīvi mainīt tu vari šodien, tagad un tūlīt. Šeit ir arī jāatcerās tā ļoti būtiskā lieta, ka dzīve pati par sevi nemainīsies. Tev noteikti kaut kas ir jādara. Ja tu sēdēsi uz dīvāna, gudri pļāpāsi vai sapņosi, vai tik bezmērķīgi šķirsties internetu vai kādus žurnālus, nekas nenotiks. Kaut kas ir jādara. Bet būtībā te ir jāatcerās viena ļoti fundamentāla lieta, ka katru dienu izdari kaut vai nelielu solīti sava mērķa virzienā. Kaut vai velti savam mērķim no sākuma varbūt tikai minūti vai divas, varbūt tas ir tikai viens telefona zvans, bet izdari viņu to. Kaut ko, kaut nedaudz, kaut parunājies ar kādu konsultantu, vienalga, bet kaut ko izdari. Nekoncentrējies uzreiz uz tiem lielajiem mērķiem, ko tu sev esi sabūvējis. Viņi tikai tevi atbaida. Tu viņiem vēl neesi īsti gatavs, neesi īsti nobriedis. Vienkārši nolem, ko tu darīsi šodien, un noteikti nolem, ko tu darīsi rīt. Gatavojies savam rītdienas nelielajam darbiņam. Redzi, tavas lielās ambīcijas uzreiz realizēt visu lielo plānu uzreiz, tas ir tas, kas bieži vien rada šīs bailes, neticību, kas atbaida tevi, kas rada šīs šķēršļus un barjeras. Ieplāno darīt to, ko tu noteikti vari izdarīt. Bet dari kaut nedaudz šodien, kaut nedaudz rīt, kaut nedaudz parīt. Ja tev reizēm trūkst motivācija to darīt, tad padomā par to, ko tu vari zaudēt neko nedarot. Ko? Un atceries arī to, ka sāpes, nožēla par nedarīto, nepamēģināto vēlāk būs ļoti sāpīgs. Tu to gribi? Vai tev to vajag? Darīt vienmēr ir labāk nekā nedarīt. Darīt ir labāk nekā sevi pēc tam šaustīt un nožēlot par nepadarīto un izniekoto laiku. Pastāvīgs diskomforts un nožēla par nedarīto ir ļoti sevi nospiedošas lietas. Tad dari kaut nedaudz. Tu vienmēr varēsi teikt, es kaut vai šodien piezvanīju, kaut vai 2 minūtes es veltīju savam projektam. Brīnišķīgi. Nekas. Pēc maza brītiņa tās jau būs stunda, un pēc tam jau šis projekts kļūs par tavu dzīvi. Kādā jaukā dienā tu pamanīsi, ka tu izdarīji nevis 1 soli savu projektu virzienā, bet 3, 4 vai 5. Un vēl kādā brīdī tu pamanīsi, ka tas vairs nebija nekāds mazais solīts, ka tas jau ir liels solis. Bet jāsāk ir ar tiem mazajiem solīšiem. Svarīgi ir tas, ka tu ej uz priekšu, kaut vai nedaudz. Bet ej, dari. Mazie solīši summējās. Un kā no maziem solīšiem sasummējās lielas izmaiņas, to ātri vien pamanīsi. Ātri vien tu pamanīsi, ka tu jau esi kardināli izmainījies un ka tu kopumā esi izdarījis ļoti daudz. Un vienmēr atgādini sev. Izdari mazu soli šodien un dzīve mainīsies. Bet izdari. Un lai izmainītu dzīvi, nevajag taisīt uzreiz revolūcijas. Tas galīgi nav nepieciešams. Revolūcijas nevienmēr ir produktīvas. Dari mazus solīšus šodien, bet šodien tas ir katru dienu. Un tavu dzīve mainīsies.
Lai izdodas!